Hei, hei! Nu, kā jau solīju, tad nākamais stāsts būs par kartupeļu pankūkām. Nē, kartupeļu pankūkām būs viena loma šajā stāstā. Bet par ko tad galvenais šis stāsts caur prizmu vienkāršības mākslā un mazāk ir vairāk un veltīt laiku sev? Tas ir stāsts par to, kā mēs varam ietekmēt lietas. Un vairāk šoreiz es runāšu par to, ka Latvijā rudens un ziemas periods, tas ir tāds diezgan drūms laiks, jo ir maz gaismas. Par sauli vispār nerunāsim, jā, ir ļoti maz gaismas, dienas ir īsas, naktis ir garas, saules ir ļoti mazas. Un tas lielu daļu sabiedrības, lielu daļu cilvēkus noteikti ietekmē. Kurus vairāk, kurus mazāk. Un varbūt šoreiz es neko jaunu nepateikšu tiem, kas šajā periodā atrod dažādu veidu aktivitātes, ar ko nodarboties, kā iepriecināt sevi, kā radīt to gaismu, to sauli sevī un apkārt. Vairāk varbūt vēlos uzrunāt tos, kuriem ar šo ir grūti. Jā, un tas nav nekas slikts, ja mēs to atzīstam, ka hei, man tas laiks ietekmē, bet īsti es nesaprotu, ko tad man darīt. Un, jā, protams, ir dažādas iespējas, ja finanses atļauj, tad mēs varam kaut kur aizdoties nedēļas nogalēs, aizlidot uz kādu tuvāko kaimiņu valsti vai paceļot pa Latviju, lai gan laiks ir drūms, jā, bet tomēr un te atkal es vairāk gribētu runāt, ka nav svarīgi, kāds ir tavs status. Ir tev finanses, nav finanses, maz finanses, ir tev daudz draugu, maz draugu, viens draugs varbūt ir tikai vai ir labi paziņas, vai tu dzīvo attiecībās, vai tu esi šobrīd viens pats. Te pilnīgi nav saistība ar to. Tam nav nekāda sakara. Drīzāk atkal ir stāsts. Tu jūties slikti, šis laiks tev ietekmē, un tad vienkārši piecelies un paņem un izdari. Man ir tāds teiciens, beidziet filozofēt, ejam vienkārši izdaram, vai ejam vienkārši izdari. Un mana pieredze atkal un mana pārliecība ir tā, ka to var izdarīt, ka tad tu vari ietekmēt. Tu vari ietekmēt to, ka tu sāc priecāties, tu sāc darboties, un tu zināmā mērā kaut kur aizmirst par to tumšo laiku, par to, ka saules ir maz, ja tu darbojies. Tu atrodi tās aktivitātes, kas tevi priecē. Nu lūk, un tagad par tām kartupeļu pankūkām reiz mēnesī es dodos uz Latviju un nedēļas strādāju Latvijā. Un, protams, ka tas laiks mani arī ietekmē. Un pagājušais janvāra sākumā, kad es aizlidoju, tad nākamā dienā es meklēju kartupeļu pankūkus. Jo viesnīcā es necepšu kartupeļu pankūkus, jā, bet es meklēju, kur es varētu izbaudīt, kur es varētu nopirkt un priecāties par un izbaudīt šīs garšas. Nu labi, es kartupeļu pankūkus neatradu, es atradu, teiksim, citu veidu aktivitātes, tur grāmata, kāds komēdijas seriāls, saruna ar sev tuviem cilvēkiem. Bet tagad, lai nav tā, ka es tikai runāju, es paņēmu šodien un izcepu kartupeļu pankūkus. Tas man prasīja stundu. Jā, mazliet fiziska aktivitāte, nomizot, jā, sarīvēt, klasiski, pa vecam. Bet tā bija tāda bauda, kas manī radīja prieku, un man vēl priekšā ir, ka es ēdīšu šīs kartupeļu pankūkus ar krējumu. Nu lūk, skudriņas aizgāja. Un tādas lietas mēs katrs varam atrast. Es teiktu, ka pat zinot, ka iestāsies tas drūmais laiks, kad ir maz gaismas, sagatavojieties. Atrodiet, ja ir iespēja nopirkt kādu grāmatu, bet tādu, kas patiešām iedvesmo. Atrast jau laikus kādus filmas, kas arī, multfilmas, komēdijas vai vienalga dokumentāls filmas, bet ar tādu pozitīvu virzienu, kas ietekmēs jūs pozitīvi, kas liks jums pasmaidīt, kas iedos jums papildus motivāciju. Galu galā var
tagad atrast un izdomāt, esiet radoši, izdomājiet dažādas spēles, atrakcijas, ko varat darīt paši, varat ar draugiem, ar ģimenes locekļiem, vienalga uzaicināt darbiedrus uz kaut kādu, nezinu, bumbiņu mešanas čempionātu un tā tālāk. Pieslēdziet radošumu, pieslēdziet domāšanu, hei, bet varam taču to un varam šo. Jā, arī tagad janvārī, kad bija aizgāja pie mūsu lieliskā masiera, un viņš stāsta, ka viņi ar sievu izlēmuši, ka viņi tagad kopā, biežāk kaut kur dosies. Principā katru nedēļu. Un tā pēdējā reize, kur viņi bija devušies, bija uz Rīgas motoru muzeju, kur viņi vispār sen, man liekas, pirms rekonstrukcijas ir bijuši. Lūk, vēl viena aktivitāte. Un domāja, ģenerēja tās idejas, un hei, parādīsies viena, otra, trešā. Piemēram, es tagad tā man kad uzbūrās bildīte, es sen neesmu minējis krustvārdu Mīkls. Man patika jaunībā, man patika bērnībā. Fantastisks laiks, bišķi pakustināts smadzenes, nevis sēdēt telefonā. Un, ja es būtu Latvijā, es nopirktu krustvārdu Mīkls. Nākamreiz tagad februārī es lidošu, jā, es noteikti nopirkšu krustvārdu Mīkls, un tas man arī būs tāda aktivitāte, kad man nebūs jādomā par to, kā ārā ir mikrs, kā ārā ir augsts, kā ārā ir tumšs, kad nav saules. Nu, ko vēl? Principā es aicinātu pat zem šī stāsta dalīties ar savām idejām, ar aktivitātēm, kuras ir dažādas. Jā, kur varbūt ir nepieciešams kaut kāds finanses, kur varbūt finanses nav nepieciešams, un patiesībā tādi ir ļoti daudz. Esiet radoši, lai cilvēki, kuri skatīsies šo stāstu un kuriem ir varbūt grūtāk ar šo, izdomāt, ko tad darīt, kā es sev varu ietekmēt, kā es sev varu radīt to prieku un to sauli sevi un apkārt, viņiem jūs iedosiet jaukas idejas. Bet stāsts pavisam vienkārši. Piecelieties augšā un pasakiet sev, ka jā, es vēlos viss lieliskas sajūtas šajā drūmajā laikā, kad ir maz gaismas. Un es sev uzdošu jautājumus, kas man ir jāizdara. Un ko es varētu izdarīt rītā, rītvakar, parīt, aizparīt, nedēļas nogalē, brīvdienās. Hei, kur man nākamnedēļ ir atvaļinājums, ko es varētu atvaļinājumu laikā izdarīt. Piezvaniet varbūt sen nedzirdētiem, neredzētiem paziņām, draugiem, ar kuriem jūs sen esat komunicējuši. Uzaiciniet vakariņās, satikties uz kādu sporta aktivitāti vai kultūras aktivitāti. Vienalga ko. Ir taču tik daudz ideju, tik daudz iespēju, ko darīt. Un vēlreiz, neatkarīgi no tā, kādā statusā tu esi, tas, ko es teicu sākumā, ir tikai viens, ka es to vēlos. Tu to vēlies. Tu vēlies ietekmēt, laika apstāstu neietekmēs. Tu sevi vari ietekmēt mierīgi. Nu tad uz priekšu. Bet es dodos ēst savus garšīgās kartupeļu pankūkas. Lai jums viss forši!